Tas no manis laikam arī viss. Tagad jūs Bolivudas pasaulē ievedīs Rīgas starptautiskā kinofestivāla radošā direktora un radio personība Sonora Broka. Paldies! Pat pirms pāris dienām tepat Splendid Palace izrādītās filmas Šķeļot viļņus aktieris Stellans Kažgods intervijā stāstīja, ka izlasot šīs filmas pēdējo scenāriju rindiņu, viņam ir bijis momentā skaidrs, ka viņš grib tajā filmēties, jo beidzot tas ir mīlas stāsts par pašu mīlestības ideju, nevis par to, vai viņi beigās apprecēsies. Bet šajā gadījumā ir skaidrs, ka šī vakara filmā Līgau tiek drosminiekam mēs Kažgodu neredzēsim, toties pavisam noteikti uzzināsim, vai filmas varoņiem būs lemts palikt kopā. Bet sāksim visu no sākuma, drīzāk no Indijas skaņu kino sākuma. Līdz pagājušā gadsimta 30. gadu sākumam Indijā jau bija nostabilizējies kino ražošanas apjoms, tās bija aptuveni 200 filmas gadā. Un to tematiskie un žanriskie virzieni sasaucās ar to brīdi Holivudā notiekošo. Tika veidotas vēsturiskās sociālās drāmas, melodrāmas, un tāpat Indijas studijās tapa arī kino, kas sakņojās mitoloģijā. Un jau 20. gados tēmu lokā ienāca arī dažādu sabiedrības slāņu pretnostatījums, eksploatācija un nabadzība lielpilsētās. 30. gadu sākumā Indijas kino beidzot ieguva vienu no savām visraksturīgākajām kvalitātēm – skaņu, un līdz ar to mūziku, dziesmas, dejas. Pirmā Indijas skaņu filma tapa 1931. gadā kādā no Mumbajas studijām, kura drīzumā jau kļuva pazīstama kā Bolivuda. Tas bija Ardešīra Irānī režisēts mūzikls Alama Ara, jeb Pasaules gaisma, filma, kurā vienā no lomām bija redzams Pritvirais Kapūrs, Radža Kapūra tēvs, vēstīja par Kamarpuru, novecojošu monarhu un divām sāncensēm – karalienēm Navbaharu un Dilbaharu, kuras bijot dažādas intrigas cīnījās par pēcnācēju troņmantinieku iznāsāšanas godu. Līdz mūsdienām šī filma Alam Ara diemžēl nav saglabājusies, bet savulaik tā tika reklamēta, ka visi runās, dziedās un dejos, un šis apsolījums bija lasāms arī uz filmas plakāta. Alam Ara bija 7 dziesmu sekvences, kuru skaņa filmējot tika ierakstīta simultāni. Un viena no kompozīcijām kļuva par nacionālu hītu, un pati filma arī izrādījās liela komerciāla veiksme. Arī 40. un 50. gados, kad Indijas kino piedzīvoja zelta laikmetu, nozīmīgas šī perioda filmas Andaz un Māte Indija turpināja izmantot mūziku kā svarīgu stāstījumu līdzekli. Ja mēs varam ticēt šiem skaitļiem, tad tikai 2 filmās, kas tapa laikposmā no 1931. gada līdz 50. netika izmantotas muzikālas interlūdijas jeb dziesmas. Atšķirībā no Holivudas mūzikliem, Bolivudas filmās dziesmas izpilda nevis aktieri, bet gan pieredzējuši vokālisti, gan plaši pazīstami arī ārpus kino vides. Aktieriem jārūpējas vien par to, lai viņu lūpu kustības atbilstu dziedātajam. Un šī praksa aizsākās 1935. gadā, kad muzikālo numuru, vienlaicīgi filmēšanas un skaņas ierakstīšanas nomocītie kino veidotāji sāk izmantot mūzikas atskaņošanas ierīces. Laukumā tika atskaņotas iepriekš ierakstītas dziesmas, un aktieriem atlika vien sinhroni skaņai kustēties un imitēt dziedāšanu. Un šī iespēja pavēra plašas tehniskās iespējas pārfilmēt ainas, izmantot dažādus filmēšanas leņķus, filmēšanas tehniskos paņēmienus. Un pirmā filma, kas šādi tika uzņemta, bija Pramadheša Čandras Baro režisētā Devdas. Baro, kurš 1929. gadā jau nodibināja pats savu kino studiju, bija iespaidojies no redzētajām Ernsta Lubiča un Renē Klēra filmām, un savus iespaidus, piemēram, Lubičam raksturīgo humoru, pārnesot arī uz kino, kuru veidoja. Devdas bija ļoti interesants kino paraugs, piemēram, lai darītu izteiksmīgāku filmas galvenā varoņa
morāli pagramuši jaunu vīriešu alkoholiķa tēlu. Filmas operators Bimals Rojs izmantoja zaļu filtru. Un šis te operators vēlāk pievērsās arī pats režijai, spējot apvienot it kā neapvienojamo šo te vizuālos posmi, tam laikam raksturīgo, un itāļu neorealismu noskaņas. Ja Holivudā mūzikla ir atsevišķs žanrs, tad Bolivudā dziesmas un dejas tiek iekļautas visu iespējamo žanru kino. Te no nesenākiem piemēriem varam minēt, piemēram, 2004. gadā tapušo asa sižeta krimināla drāmu Dūmu, kuras viens no scenāristiem ir šīs dienas filmas režisors Aditya Čopra, un vienā no galvenajām lomām redzams viņa brālis Udais Čopra. Vai arī 2010. gada nopietnu psiholoģisko drāmu Mani sauc Hāns par vīrieti ar Aspergera sindromu, kurš nepatiesi apsūdzēts nolēma meklēt taisnību un satikt ASV prezidentu Baraku Obamu. Un šīs filmas galvenajās lomās ir arī līgava tiek drosminiekam zvaigznes Šeruks Khans un Kadžala. Viens no spilgtākajiem piemēriem, kā Indijas kino melodijas nokļūst populārajā kultūrā arī pāri okeānam un cauri gada desmitiem, ir saistīts ar Deva Ananda 1971. gada filmu Hare Rama, Hare Krishna. Ceļojumā uz Katmandu uz režisoru tik lielu iespēju toreiz atstāja rietumu puķu bērnu aizraušanās ar pseido austrumnieciskajām garīgajām praksēm, ieskaitot psihedēlisko vielu lietošanu, ka viņš uzņēma filmu par pilotu, kuru tēvs sūta uz Nepālu, meklēt tur aizklīdušo hipiju subkultūras valgos ieslīgušo māsu Jasbiru. Viņiem satiekoties, Jasbira sāk dziedāt viena no topošajiem Bolivudas lielākajiem hītiem 70. Dum Maro Dum, jeb ievelks vēl vienu dūmu. 2004. gadā samples no šīs dziesmas izmantoja Method Man kopā ar Busta Rhymes, radot kompozīciju What's Happening. Šo jūs varat viegli atrast YouTube. 70. gadu sākumā tapa vēl viena ārkārtīgi populāra Bolivudas filma Bobija, kuras režisors bija Radžs Kapūrs, viens no visu laiku ietekmīgākajiem un veiksmīgākajiem aktieriem un kino veidotājiem, kuru mēdz devēt arī par Indijas kino Čārliju Čaplinu. Filmas titullomā redzams Kapūra dēls Rišī Kapūrs, un tās sižetā atbalsojas Bolivudas filmu nemainīgās asis, te ir nepārvaramās atšķirības starp dažādiem sabiedrības slāņiem, kā arī reliģijām. Bobija ir kārtējais neiespējamais mīlestāsts, tātad abi mīlētāji pārstāv dažādas kastes, bet pieminu šo filmu tādēļ, ka īpaši silti šī filma tika uzņemta Padomju Savienībā, kur to noskatījās 63 miljonu skatītāju. Tātad šim kino tiešām ir potenciāls arī ārpus valsts robežām. 2000. gadu sākumā no jauna aktuāla kļuva koloniālisma tēma, īpaši pateicoties filmai Lagāna, kas kļuva par 3. Indijas filmetrāžu, kas tika nominēta Oskara balvai. Galvenajā lomā redzams vēl viens Hāns, Amirs Hāns, kuru savulaik mēdz dēvēt arī par Indijas Tomu Henksu. Šobrīd VOD platformā Netflix ir noskatām droši vien pati nesenākā un starptautiski atpazīstamākā postkoloniālisma tradīcijās veidotā Indijas filmetrāža RRR, kas šogad saņēma Oskara balvu par labāko oriģinālu dziesmu Nātu Nātu. Šis notikums gan daļā auditorijas izraisīja rūgtu vilšanos, kā arī jūs par to varat izlasīt presē. Ceremonijas ietveros muzikālo numuru izpildošajā dejotāju trupā neviens nebija indiešu izcelsmes. Neskatoties uz Bolivudas kino megafabrikas apmēriem, tai ir raksturīgas kino veidotāju aktieru dinastijas, nododot kino veidošanas tradīciju no paaudzes paaudzē, un arī slavenāko, turklāt starptautiski atpazīstamāko aktieru saraksts nebūtu nav garš, un vienu no tiem, Šaruku Khānu, saukt arī par Karali Hānu, jeb Bolivudas karali, jūs redzēsiet vienā no šī vakara filmas titullomām. Hāns gan nenāk no kino ģimenes, viņa tēvam piederēja restorāns Delī.
Pašas pirmās Hāna lomas bija televīzijas seriālos, bet pirmā kino loma bija 1992. gadā filmā Dīvana. Karjeras sākumā viņš kļuva atpazīstams ar savām ļaundaru lomām, tomēr gan Līgavtiek drosminiekam, gan virknē citās filmās Hāns ir iejuties romantiskā varoņa tēlā, par ko pats ir visai skeptisks. Viņš saka, es esmu atveidojis gan apsēstu, nekontrolējamu mīlētāju, gan jauku mīlētāju, niknu mīlētāju un romantisku mīlētāju, un priekš tādi, kam pat nepatīk mīlas stāsti, esmu atveidojis šausmīgi daudz mīlētājus. Un, godīgi sakot, es neesmu skatījies nevienu no romantiskajām filmām, kurās esmu filmējies. Līdz šim Hāns ir jau paspējis piedalīties 90 filmās, kā arī saņēmis 14 Filmfare Awards, kas ir Indijas kino industrijas balva. Hāna atveidotā Radžas, iemīļotās Simranas lomā, jūs redzēsiet Kadžolu Devganu, pazīstam arī vienkārši kā Kadžolu, kas sāk filmēties kino jau 16 gadu vecumā, vēlāk pamatot skolu, lai pilnībā pievērstos kino projektiem. Kadžola ir ārkārtīgi populāra Indijas kino industrijas slavenība, kas visas savas karjeras laikā ir parādījusies dažādos topos. Ja 90. gadu vidū tie bija pēc filmu kases ieņēmumiem vadoties veidotie aktrišu topi, tad pagājušajā gada desmitā viņa 3-kārt tika iekļauta Forbes Indijas 100 slavenību sarakstā. Atšķirībā no Hāna, Kadžola nāk no ģimenes, kas ir cieši saistīta ar kino industriju. Neieskaitot viņas pašas tuvākos radinieks, viņas ģimeni, IMDb datubāzē ir norādīti 16 viņas onkuļi, tantes, māsītes un brālēni, kas darbojas kino. Šits man nav jāmācās, kā veiklāk izdarīt. Impozanto Simranas tēvu filmā atveido Amrišs Purī, viens no atpazīstamākajiem ļaundariem Indijas kino, un šīs iemaņas viņš ir licis lietā arī Līgavtieka drosminiekam. Jūs redzēsiet, ka šīs niknuma un spīta grimas viņš ir apguvis izcili. Purī ir arī ārpus Bolivudas pieredze. Viņš ir filmējies Stevena Spilberga, Indiana Jones un Likteņa templis. Filmas režisors Aditya Čopra piedzima un uzauga arī kino ģimenē un sāka savu karjeru kā tēva pazīstama romantisko filmu režisora asistents, un šī vakara filma Līgavtiek drosminiekam ir viņa debija, kas saņēma tobrīd rekordlielu daudzumu, 10 Filmfare balvas, kā arī virkni citu apbalvojumu. Turklāt tā bija visienesīgākā 1995. gada Indijas filma. Tomēr, neskatoties uz to, pēc šīs Čopra uzņems vēl tikai 3 filmas, pievēršoties producēšanai. Un viņa vadībā Yash Rai kino studija ir kļuvusi par vienu no lielākajiem globālajiem kino milžiem. Līgavtiek drosminiekam scenāriju Čopra rakstīja 3 gadus, līdz beidzot uzrunāja savu tēvu, lūdzot to režisēt. Tēvs atteicās, piedāvājot pašam Aditjam veidot filmu. Sākotnēji tā bija iecerēta kā mīlas stāsts starp indieti un amerikāni, turklāt amerikāņu lomā Aditja vēlējās redzēt Tomu Krūzu. Studija noraidīja ideju par ne-indiešu izcelsmes aktieri. Mēs nezinām, vai Toms Krūzs par to zināja vai ne. Turklāt amerikāņu lomā Aditja... Man tagad viss Toms Krūzs viss sajaut. Tātad studijas ideja bija, ka vajadzētu koncentrēties uz indiešu aktieriem, kas nedzīvo Indijā. Un tieši tā filmā nonāca Šaruks Khāns, kurš jūtoties lieliski savā līdzšinējā ļaundara amploā vispirms atteica Čopram piedāvātās lomas romantiskā rakstura dēļ, bet Čopra viņu pārliecināja, sakot, ka Khāns nekad nekļūs par superzvaigzni, ja vien nebūs katras sievietes sapņu vīrietis un katras mātes sapņu dēls. Sižetiski Līgavtiek drosminiekam ir visai tradicionāls aplidošanas un precības stāsts, bet šī filma ir neparasta tieši ar uzstādījumu, ka indiešu ģimeniskās vērtības nebūtu nenosaka zeme, kurā tie dzīvo. Radžam, indietim, kurš ir uzaudzis Londonā, filmā piemīt daudz augstāka morāla kā Simranas ģimenes nolemtajam līgavainim Kuldžītam, kurš ir dzimis un audzis Indijā. Šāds dalījums bija pretējs tobrīd ierastajam, ka Indijā mītošie ir morāli pārāki par rietumniekiem, un
Un šādam uzstādījumam spilgts pierādījums ir arī jau minētā filma Hare Rāma, Hare Krišna, kur arī tātad šie rietumu hipiji ievazāja visādus netikumus Indijas kultūrā. Es no sirds jums iesaku uzmeklēt šīs filmas fragmentu. Tas ir 6 minūšu garumā. Brīnišķīgas dziesmas, dum, maro dum. Tas būs ļoti ārkārtīgi interesanti pavadīts laiks. Un šobrīd, jā, es vēlos jums pateikties par uzmanību un novēlu ļoti skaistas un piepildītas turpmākās 3 stundas.